Eksperimentālās arheoloģijas pamatideja ir ar praktisku eksperimentu, ar praktisku darbību mēģināt iegūt jaunas zināšanas. Pašlaik mēs esam nokļuvuši pie ēkas augšējās daļas jumta. Un apmeklējot ezermītnes rekonstrukcijas saliņas, apmeklētāji var redzēt dažādus jumta tipus. Tur ir gan vēlēni jumti, gan šie jumti ar plēstiem slogiem, kur ir izmantot dažādi to nostiprināšanas paņēmieni. Jo jumts ir tā daļa, par kuru no izrakuma materiāliem ir zināms vismazāk. Proti ēkas tika atrasts ar labi saglabājušamies pamatdaļām, pamatbaļķiem, par ko mēs zinām ļoti daudz un precīzi. Bet jo augstāk ēkā, jo šo liecību ir mazāk, ir kaut kāds atsevišķs būdaitais materiāli, kas ir nokrituši ēkām, sabrūkot un tiekot pārbūvētām un nokļuvuši kultūrslānī. Un tad, badoties pēc etnogrāfiskām analoģijām un pēc tās mājas uzbūves loģikas, Jānis Apels kopā ar arhitektu Drību ir mēģinājuši rekonstruēt, kāda tad varēs iztīrīt šī ēkas augšējā daļa. Bet tā pilnīgi droši tas 100% nav zināms, tāpēc arī šīs dažādās interpretācijas. Bet šeit, šai ēkai jums tiek veidots pēc tādiem principiem un tādiem paņēmieniem, kāds tika darīts 1981. gadā. Šai te ēkai pats jumta segums, ja? Tā tad ir veidots no egļu mizām vai tā saucamajām krijām. Apakšā uz jumta pamatbaļķiem liek niedras, grīsli. Tas ir tāds kā arī sava veida siltumizolācijas materiāls, jo dzīvojot iekšā, skaidrs, ka šie griestu baļķi vai jumta baļķi nav tik blīvi salikt, lai tur nebūtu spraugu. Un uz tā virsū liek egļu mizas, kries ar sveķaino pusi uz augšu. Tātad to pusi, kas ir pie stumbra, uz augšu pusi, nevis otrādi. Viņš klāja vairākās kārtās un tā, lai tās mizas vai krija, lai viņi pārsektos apmēram 1/3 daļa būtu virsū uz nākamās kārtas. Tad kādas 2-3 kārtas izveidojas to mizu. Un tad, ja ir zariņa caurums kaut kāds, tad viņš arī nelaiž to ūdeni, viņš uzstāj uz apušējās un noplūst pa nākamo to kārtus vai projām. Egļu mizas dabūna no eglēm. Pa dienu, pa tām 8 stundām, tā skaitīja kaut kādas līdz 30 mizu lokšnēm varēja nomizot. Ja tie tievāk koki, tad viena loksne sanāk, ja ir rasnāk, tad tur varēja arī 2 loksnes pakāpjoties nolobīt. Loksne apmēram kvadrātmetrs. Plēšanā mēs izmantojām cirvi un zāģi, lai apgriezt augšā un apakšā to sleju izveidot. Bet tajā laikā, kad Ezerpilī bija, tad zāģis arī jau bija, kā rīks bija pazīstams, ja? Bet vai viņi izmantoja zāģi, vai viņi izmantoja ciri un nazi, to ir grūti pateikt. Es domāju visu laiku, ka tās rasnās eglis, kam biezāk tā krijas kārta ir ne tik labi lobās, bet izrādās, ka viņas robās arī tīri dušīgas. Labas, tātad var uzreiz nolobīt lielu lokšni. Mizām liek kokas logus. Šie ir tādi kā pušu plēstie, diezgan masīvi pusapaļi sīkbaļķi, varbūt apaļi koki, varbūt dēļu veida segumi, ja? Gan etnogrāfijā, gan arī arheoloģiskā materiālā dažādi šie jumta slogu seguma veidi ir sastopami. Šeit ir likts tāds segums, kāds ir bijis savulaik šai eksperimentālajai ēkai. Konkrēto materiālu izvēle, kas tiek izmantoti jumta rekonstrukcijā, ir balstīta uz kultūrslānī atrastām detaļām. Un Jānis Apels ir mēģinājis saprast kopā ar arhitektu Zintaru Dribu, kur šī detaļa varētu iedarēties tajā konstruktīvajā loģikā, kā tā māja ir veidota. Un otrs informācijas avots ir šie meklējumi etnogrāfiskās analoģijās. Ne tikai Latvijā, bet arī jau plašāk Ziemeļeiropas reģionā. Arheoloģijā mēs redzam kaut kādu procesu noslēgumu, mēs redzam šī procesa rezultātu, kas, teiksim, šajā gadījumā ir ēku palieks kultūrslānī, bet tas, ko mēs gribētu uzzināt, ir tas, kā šīs ēkas ir veidots, kādi paņēmieni, kādi instrumenti, kādas prasmes ir bijušas nepieciešams, lai panāktu šo rezultātu. Tāpēc tas ir principā tāda 2 soļu atkāpšanās atpakaļ. Pirmais solis ir pēc izrakuma materiāliem rekonstruēt šajā gadījumā to ēku veidolu,
Un tad nākamais solis ir mēģināt saprast, kā ar tajā laikā pieejamajiem instrumentiem un zināšanām, cik tālu mēs to spējam tajā brīdī nojaust pirms eksperimentu veikšanas, ir sasniegt šis rezultāts. Attiecīgi, mērķis ir zināšanas, ne konkrēti pat šī te būva vai izgatavotais priekšmets. Šajā gadījumā ar ēkas būvniecības un tieši ar jumta posmu mēs mēģinām gan saprast, kādi ir bijuši šie ierobežojumi, kas ir izrietējuši no materiāla sagādes, proti tad mēs varam aprēķināt, cik daudz eglēm, piemēram, būtu jānovelk miza, lai nosaktu vienu šādu mājiņu. Tas mums ļauj arī izdarīt dažādus secinājumus ne tikai par to resursu sagādi, bet arī par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar vidi. Protams, tas nozīmē, ka, ja šīs mizas tiek novilktas, šīs eglis ies bojā, tad tas mums liek arī domāt par to, vai, teiksim, viņas tika nocirsts, vai viņas tur palika, kā nokautuši egļu mežu pēc tam, kad šie resursi bija sagādāti. Par daudziem citiem aspektiem, kas nav tieši saistīti ar pašu ēku. Un, protams, tas, kas mums šajā procesā ir īpaši svarīgi, kā ārējuši arheoloģiskiem parkam, ir saprast, kādas kļūdas nepieļaut, kas ir tie knifi un sīkās lietas, kas ir jāzina, ķeroties pie, teiksim, šo ēku rekonstrukcijas, pārbūves vai jaunu ēku būvniecības, lai tad, kad mēs to darām, mēs nepieļaut šīs kļūdas un šis rezultāts būtu pēc iespējas kvalitatīvāks un tas process būtu raids un bez aizķeršanās.